Sveiki, es jums parādīšu 5 situācijas, un jūs mēģināsiet uzminēt, kā to personu apraksturot vai situāciju. Gatavi? Aiziet! Jūs ar čomu pēc kārtīgi trešdienas kodiena atrodaties pēkšņi kalnā, un viņš jums pasaka, leciet lejā. Kā jūs domājat, kā čoms jūs nosauks, ja jūs pateiksiet viņam nē? Piens bez procentiem, jefiņš, pusijo vai zaķpastāv? Zaķpastāv. Zaķpastāv ir latviešu lamvārds priekš gļēbuļi. Beidzot saņēma atpakaļ savu atzīmi priekš matemātikas kontroldarbu un dabūja negatīvu 1, kamēr tavs klases gudrākais blakus dabūja 9,98, bet viņš ceļ roku gaisā, sūdā skolotājai, un viņš ies pēc tam uz konsultācijām. Kā tu nosauc šo cilvēku? Lemzis, Džekam alerģija pret dušu, Gremzis. Vau, es arī sākšu mācīties un darīt pareizās dzīves izvēles. Pareizā izvēle ir trešā, Gremzis, ko nozīmē čīkstuļi. Tavs čoms atrod tevi jau pirmdienas rītā pie pudeles, bet tev nevar vainot. Maksimā Bamslītim bija atlaide. Kā viņš tevi nosaukt šitādā situācijā? Ir pirmdienas rīts, tu jutausi, bezapenis, lubraks, ļurbas bikses. Babababām, 4. atbilde pareizi, ļurbas bikses, ko nozīmē dzērājs. Tu beidzot sakrāji pietiekami priekš savu pirmā auto, un tev pārdevējs saka, ka mašīnai nav ne caurumu, nav nekad bijusi avārijā, un viņš pa bonus tev nostīs piģisāru nost, un tā ir godīga cena. Kā jūs šo cilvēku nosaukt? Krāpnieks, godīgs cilvēks, gribu grabā. Pareizā atbilde ir gribu graba, ko nozīmē melis.